Kad mācījos vidusskolā, nomira mans patēvs. Nedaudz vēlāk mana klases biedrene dzīve beidz pašnāvībā. Reāli satiekoties ar to, kā pārtrūkst cilvēka dzīve, radās jautājums, kāda jēga visam tam, ko mēs cilvēki daram, ja beigas ir tik bezjēdzīgas. Sākās mans neapzinātais meklējuma ceļš pēc patiesības. Sakāpināti lasīju filozofiskus darbus un grāmatas. Apmeklēja pasākumus un lekcijas, kuros, kā izklausījās, varētu būt kaut kas vairāk kā gulēt un ēst. Atbilde neatradās uzreiz. Sāku lietot alkoholu un pīpēt, kļuvu no tā atkarīga. Pabiju vidē, kur lieto narkotikas, iemantoju draugu, kurš bija tiesāts. Viss bija tā sapinies, ka dvēsele gaudoja. Ik pa laikam likās, ka pašnāvība ir vienīgā izeja. Visvairāk mani mocīja ļoti, ļoti lielais tukšums sirdī. Tas pastāvīgi sāpēja. Nezinu, kā lūgšanas mani izglāba, bet kādā kristīgā pasākumā, kurš man likās pietiekoši sekls un dīvains, saņēmu melnbaltu apdrukātu lapiņu. Kad mājās to atkārtoti aplūkoju, mani uzrunāja vārdi, kuros tajā lasīju. Jēzus klauvējot pie manām sirds durvīm un gaidot, vai es viņu ielaidīšu. Viņš gribot man palīdzēt un mani mīlot. Es viņu skaļā balsī ieaicināju savā sirdī, kā bija norādīts. Nožēloju savus grēkus un pieņēmu viņu kā savu glābēju. Viss izmainījās. Es saņēmu savu lielo glābšanas brīnumu. Bez piepūles iegūvu brīvību no alkohola. Pašnāvības gars no manis atkāpās un lielais tukšums sirdī piepildījās ar Dieva mīlestību. Manā dzīvē atnāca prieks un miers. Tas nenozīmē, ka nav grūtību, bet es tagad zinu, kas ir patiesība un kas ir meli, un kur meklēt atbildes, ja rodas kāpēc. Es zinu, kas es esmu un kurp es eju. Es esmu Dieva bērns un ar drošu paļāvību uz viņu jau šajā dzīvē es dodos pie viņa uz mūžību.